Vadims pamana, ka Donātam ir iepatikusies Helēna. Aleksis saprot, ka jāsāk steidzami rīkoties, jo Marta brauc uz Angliju. Vadims grib izmantot Donāta simpātijas pret Helēnu, lai panāktu sev izdevīgu līgumu. Aleksis lūdz Oto izvilināt Martu no viņas istabas. Leons atzīstas Vadimam, ka pašreizējā situācijā nespēja pamest Elzu. Oto uzzina, ka Elza mēģinājusi izdarīt pašnāvību. Oto, pagaidi, lūdzu, man vajag ar tevi parunāt, lūdzu, pagaidi. Kāds iepīkstējās kaut ko? Jā, man vajadzētu ar tevi parunāt. Pagaidi, lūdzu. Lūdzu, apstājies un parunā ar mani. Ko tu gribi? Par ko mēs varētu runāt? Pēc tā visu, ko tu esi izdarījis ar Elzu, es tavu stulbo blondo pauri vispār redzēt negribu. Oto, Oto, es jūtos ļoti vainīgi Elzas priekšā. Un tic man, es to ļoti pārdzīvoju. Pārdzīvo? Tu klausies, tu mālē acis citiem ciet. Ar man šitā spēlītes neies cauri. Tici man? Oto, tu kļūdies. Kā mēs kļūdos? Kā? Kļūdos tajā, ka tu... Kurš tad skrēja pakaļ tam džekam? Kurš viņam plivināja bērnu gar acīm? Ja? Domā, ķipa, tavs seksuālais augumīšs nestrādā, tad bērns nostrādās? Tici man, es nekad to neesmu darījusi apzināti. Es to nekad neesmu darījusi tīšām. Klausies. Saki paldies Dievam, ka es ticu tavam stulbumam. Ja es neticētu, es tevi vienkārši novāktu uz līdzenas vietas. Piedod. Man pašam pēdējā laikā šīrums brauc ciet dēļ tās Elzas, viss, kas notic. Labi, ieteikšu tikai tev vienu lietu. Vienkārši nerādies man acīs. Labi. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu patiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Labrīt. Drīkstas pie tevis? Nē, lūdzu, nesēdies te. Kāpēc ne? Tāpēc, ka mums nevajadzētu runāties. Patiesībā laikam mums nevajadzētu vienā telpā atrasties. Pagaid. Kas notiek? Tu man to jautā tagad? Pēc tā, ko Elza ir izdarījusi. Manas dēļ. Kāpēc tevis dēļ? Tāpēc, ka es apsolīju Elzai, ka es nemeklēšu tikšanos ar tevi. Un pati to apsolījumu pārkāpu. Es aizvedu Dieviņu pie tevis. Kā tu atceries? Tas ļoti jauki, ka tu atvedi Dieviņu pie manis, un tas ļoti jauki, ka viņa atnāca pie manis atvadīties. Jā, tikai tu neredzēji Elzas acis. To skatienu es laikam nekad neaizmirsīšu. Es pati ļoti labi saprotu, ka tas ir manas dēļ. Nē, tas nav tā, ka tu tagad saki, tam, kas notika, nav nekāda sakara ar tevi. Ja kāds ir vainīgs, tad es esmu vainīgs. Man tu lūdzu pagaidi, mums ir jāprunājas. Es tev ļoti lūdzu. Nomierinies mazliet. Apsēdies tagad. Labi?
Aprunāsimies, man tas ļoti svarīgi. Marta, lūdzu. Kas tad mums par taurunīti plivinās? Kas tev plivinās? Gunča, ar ko tu nodarbojies? Kas tāpat ar ko es nodarbojos? Izkustēties atnāca. Kas ir? Kas ir tie Pētersīši būtu labāk savu trenažieru zāli sakārtojuši? Savādāk, zini, tā jau sēdēdams var vecs palikt. Šodien ar zviedru galds, ko tu lai tur dari? Sēd un blisinies. Vajag pakustēties. Nu, tu kusties droši. Es tikmēr pasēdēšu ar tevi pakonsultēšos. Jā? Par ko tad, nu? Es gribētu zināt tavas domas attiecībā par, kā bija, Aleksis Grimbergs. Pag. Viņš ir mans tiešais priekšnieks. Tā kā es te negrasos tev sirdi kratīt attiecībā par viņu. Pasaki konkrēti, kas tev interesē. Ne, tu pasaki konkrēti, tu vienkārši viņam var uzticēties pēc tavām domām. Ko tu gatavojies viņam savu dzīvokļu atslēgas uzticēt? Kas jums kopīgs? Pagaidām nekas. Viņš piedāvājas kļūt par advokātu manā šķiršanās lietām. Un man kaut kas liekas, tur nav riktīgi. Kaut kas viņam ir aiz ādas. Tā man šķiet. Par ko viņš pats pieteicās? Un kāda viņam interese? Pirmkārt, viņam esot laba izglītība. Otrkārt, viņam esot šādi tādi privāti rēķini ar Evelīnu kārtojumi. Jā. Ar Evelīnu? Jā. Rēķini? Jā. Kādi? Nu, savā laikā viņa esot viņu uzmetusi, un tagad čekam, zin kā, zops, cemme. Tā viņš stāsta. Tiklīdz es tev došu ziņu, pārskaiti piķi uz Martas kontu. Jā, tas notiks šodien. Jā. Ne, man atnesīs visu tās paroles kodus, visu to štrunas, kas tur ir vajadzīgs. Ne, tā nav māsa, tas ir mans paziņa Gunča. Ne, viņš neko nezina. Es esmu viņa šefs, un viņš darīs to, ko es viņam likšu. Viņš man ir parādnieks. Es viņa sievu iekārtoju darbā. Tu sēdi pie telefona un gaidi lūdzu manu ziņu. Vai nu tas notiks šodien, vai arī nekad? Mēs varam parunāt. Par ko tu gribi runāt? Kā par ko? Par manu šķiršanos. Tu atceries, ka tu man solīji palīdzēt? Jā, es visu atceros, tikai lūdzu, vai mēs to nevarētu darīt kādu citu dienu. Nē, mēs nevaram. Mēs nevaram. Kamēr mēs tā čaumāsimies, Ivo tūlīt sev atradīs advokātu. Saproti? Un tad mēs vairs neko nepaspēsim. Interesanti. Ko tad mēs tādu nepaspēsim? Kā ko visus organizēt? Tu taču pats teici, ka mums vajag liecinieks, kas apliecina, ka Ivo ir mans sītis un krāps, vai ne? Tam visam vajag laiku. Saproti? Es visu kontrolēju. Jā? Tu kontrolē savas lietas, nevis manējās. Es visu dzirdēju. Atvaino, tā nu ir sanācis. Ka manas lietas ir daudz svarīgākas nekā vienkārši draudzīga izpalīdzēšana. Tu tiešām ir tik grūti saprast. Nē, esmu gan manījis, ka Aleksim pret Evelīnu būtu kādas pretenzijas. Tu domā muldi? Nu, negluži. Redzi, tas, ka viņu abu divu starpā kaut kas ir bijis, tas pat aklam ir skaidrs. Bet tas, ka viņa attiecībās valdītu baigais sasalums, nu gan ne. Taisni pretēji. Kas pretēji? Tavs evocītis līmējas Aleksim klāt kā tāds mušpapīrs. Aleksīt tā, Aleksīt šitā. Obanā. Kaut gan otras puses no Alekša tāda nekā diža atsaucība no manām. Kā man saprat, ko es tur kafejnīcā daudz var redzēt? Ko tur var saprast? Tā ir, jā. Kafejnīcās slēgtām durīm. Kaut gan satikties iespējas viņam ir bijušas ajajai. Nu, tas ir atkal tīri teorētiski. Neviens nav manījis, ka Evelīna bieži apciemot Aleksu viņa numuriņā. Nu, līgu cits, tā ir pavisam cita lieta. Jā, laikam tas nebūs prāta darbs. Laikam būs jāatsaka. Tā neko nezinot ielaisties. Nu, jā. Nē, nevajag tā uzreiz viņu atšūt. Vajag padomāt. Tu nevarētu viņam abiem uzmest aci? Kādu laiku pavērot? Ko? Varbūt, ka viņi tomēr iegriežas pie tā Alekša numurā. Ko? Varētu. Un kas man par to būs? Tev?
Par to nekas. Es nevienam neteikšu, ka tu viens pēc dejo. Viss kārtībā. Viņš tur atsvērā. Marta, lūdzu, apsēdies. Tas, ko Elza mēģināja, tas notika manas dēļ, nevis toreiz, kad jūs ar Ieviņu ienācāt, tam nebija nekādas nozīmes. Ir tikai viens veids, kā es varu izpirkt to, kas ir noticis. Man ir jābrauc prom un jābrauc pavisam. Un es braukšu uz Angliju un es tur arī palikšu, Leona. Lūdzu, paklausies manīt. Es vienkārši ļoti gribu, lai tad, kad Elza iznāk no slimnīcas, lai viņa zina, ka manis te nav un nekad nebūs. Tagad tu beidz. Nē, es vienkārši gribu, lai viņa var justies mierīga. Un laikam, patiesībā es nevaru tā dzīvot, ka es ar savu klātbūtni vien kādam nodaru tādas sāpes. Mēs neko neesam tādu darījuši, lai... Leon, nemelosim sev vairs, labi? Ļoti iespējams, ka šī ir mūsu pēdējā saruna, un tāpēc es vienkārši gribu to pateikt. Mēs, protams, varam izlikties, ka mūsu starpā nekā nav un ka mūs saista tikai bērns, bet mēs apzinām, ka tā nav. Un kāpēc tā ar mums notiek, es nezinu. Bet ir skaidrs, ka mums vienkārši nav lemts būt kopā. Es nezinu, kāpēc laikam Dievs negrib, ka mēs esam kopā. Es nezinu, bet tas vienkārši beidzot ir jāatzīst. Vienkārši paliec sveiks un lai tev labi klājas. Zini, kas tev ļoti? Es zinu. Tu man brauks prom? Es braukšu prom, man jābrauc, tāpēc, ka tevis dēļ, Elzas dēļ vienalga. Labrīt, Vadim. Marta, pagaid, lūdzu. Nesauc man atpakaļ. Lūdzu, labi, vienkārši ļauj man aiziet, ļauj man pazust no tavas dzīves. Labi, nezvani, nemeklē tikšanos ar mani. Lūdzu, man padara visu vēl. Kā ar meitu, kā ar Ievu? Es precēšos ar Rihardu, un viņu mīlu. Viņam ir pieķērsies. Es nezinu, es domāju, ka viņai nekā netrūkst. Nekā. Izņemot tēvu. Vienkārši ļauj man iet, labi? Vienkārši. Piedod, Aleks. Es zinu, ka es izturos neciešami, bet tu pats redzi, kāda man situācija. Es gribu ātrāk šķirties, un tu taču teici, ka tu man palīdzēsi. Es tev esmu teicis, ka es tev nepalīdzēšu. Tikai tev ir drusciņi jāpagaida. Jo dienas kārtībā ir daudz lielāka cipara nekā tavējā. Es saprotu. Es saprotu tikai, man gribas ātrāk šķirties no Ivo. Bet viņa naudu tev gribas. Jā, tu pareizi uzminēji. Un kā vēl? Zini, ko es varbūt varu pie tevis vakarā ienākt? Mēs varētu pasēdēt, parunāt. Varbūt es jau varu kaut ko sākt darīt lietas labā. Ko? Varbūt. Tu pagaidi, kamēr man beigsies visas darīšanas, un tad es tev zvanīšu. Labi. Ejam. Ejam. Piedod man. Par ko? Par to, ka tev ir acis un ausis, par to, ka tu dzirdēji, redzēji, kas notika. Tev nav par ko atvainoties, vecais. Tu mūs netraucēji. Man no tevis nekā nav slēpjama. Kas notiek? Viņi grib atņemt man meitu. Nesaprotu. Jā.
Vismaz man likās, ka bērni jautājumā mums viss ir kārtībā. Izrādās tas arī gājas mazumā. Viņi ne tikai grib atņemāt mētu, viņi grib braukt uz Angliju uz visiem laikiem. Bet kāpēc? Tāpēc, ka viņi uzskata, ka visā, kas ir noticis ar Elzi, viņi ir vainīgi. Es zinu, tas ir absurds. Es zinu, bet es neko nevaru darīt. Es neko nevaru viņai iestāstīt. Viņi neņem man galvā. Viņi uzskata, ka pie visām pasaules nelēmēm viņi ir vainīgi. Nu, un ko tagad? Es nezinu. Un tagad ir jādomā, ko darīt. Citā būs par vēlu. Nē, es negribu viņu zaudēt, Vadim. Meiteņu vai Marta? Abas. Abas, Vadim. Jā, Aivar. Jā, es tā esmu, nu. Kas man ar balsi? Nē, man viss kārtībā. Jā, Aivar, es rīt izlidoju. Nē, tas ir izlēms, un neviens man neatrunās. Jā. Nē, protams, ka jūs varat braukt man pretī uz kā to sauc, lidostu. Nē, Aivar, tiešām visi kārtībā. Pasveicīni, lūdzu, Ieviņi, ja? Jā? Jā, buči. Piedodiet, jā, lūdzu. Nē, es vienkārši gribēju noskaidrot tādas lietas, kamēr jūs vēl esat šeit. Es varēju piezvanīt, bet kāpēc tērēt naudu? Nē, viss kārtībā. Man te tāds pirmsēs braukšanas hauss, neņemiet galvā. Tad kas par jautājumiem? Te ir daži līgumi, kuriem drīz beigsies termiņš ar vietējo avīzi. Un es gribēju jautāt, vai tos līgumus atjaunot, varbūt kaut kāds nosacījums mainīt, varbūt vajag lielāku reklāmas laukumu. Parādiet, Bet es domāju, par to reklāmas laukumu mēs varētu parunāt, jā. Madam, šampanietis un svaigas zemenes. Jā? Es neko neesmu pasūtījusi. Kā neesmu pasūtījusi? Nu, varbūt kāds grib tev sagādāt pārsteigumu? Aleks, tas ir jūsu pārsteigums? Kāpēc mans? Nē, tas nav manā stilā. Es neko tādu nedarītu. Tad kurš tad? Es neko neesmu pasūtījusi. Nu, bagri man stumt iekšā tos ratiņus vai nestumt. Līgiņa? Kā tu te? Par ko tu brīnies? Mums tagad ir sīko kopīgas darīšanas. Kaut ko no Alekša gribēji? Jā, es gribēju, lai viņš man atbrauc līdz uz kapsētu, sarunāt par to kapavietas izrakšanu Laimonim. Man vienlai kaut kā grūti. Nu, šņābas ar te stiepi vien pat atspērusies. Man šķiet, ka drīz man spēki sāks izsīkt. Mam, es saprotu, ka tev tagad nav viegli, bet atliekam to uz rītdienu. Tad visi trīs aizbrauksim un visu sarunāsim. Nu, to nevar atlikt. Kas jādara, tas jādara. Viņš tepat kaut kur netālu. Viņš ir viesnīcā, bet diez vai viņš tev varēs palīdzēt. Viņš ir pārāk aizņemts. Nu, varbūt tu, Līgiņ, man atbraukt līdzi. Arī nevaru. Izskatās, ka es neko nedaru, bet es gaidu ziņu no Alekša, un tad arī man būs jāpieslēdzas. Līgiņ, ko jūs te īsti darāt? Man nevajag. Nu jā, skaidrs. Jūs ar savām lietām tieciet galā, es tikšu ar savām viena pati. Mam, nu es negribu, lai tu viena pati kaut ko darītu. Vienkārši tagad ir tāda situācija, kad, Ka Laimoņa nav nekas. Svarīgāk ir viesnīca un nauda. Mam, nu nav tā. Tā, neko tu iekšā nenes, kamēr es neesmu noskaidrojis, kas to sūtīja, un tu tomēr kaut ko esi saputrojis. Es neko neesmu saputrojis. Ja vien šī vēl ir tava istaba, tad tas viss, kas tur stāv ārā, ir domāts tev. Labi, es noskaidrošu. Aleksi, Jā, piedodiet. Varbūt ar tiem līgumiem kaut kur tā kā nedaudz vēlāk. Nē, uzgaidiet, lūdzu. Es tikai ātri piezvanīšu, un es tiešām ļoti atvainojos. Gunār, tu lūdzu nāc man līdzi.
Te tās ir ogas, šampis, zieds. Paga, lūdzu, tagad nekur neskrien. Paliec tepat. Tā. Rihard, paldies par pārsteigumu. Es ceru, ka tu pats arī biji domājis piebiedroties. Kā, nu vien jau es to šampanieti nepieveikšu. Kā tu neko nezini? Tad tas nav tavs pārsteigums. Nē, neuztraucies, viss kārtībā. Kāds te ir vienkārši kaut ko saputrojis. Jā, labi, jā. Tā. Paklausies, beidz tu mani apvainot. Es neko neesmu saputrojis. Rita pieņēma pasūtījumu. Paskaties. Lūk, te ir rakstīts hops. Uz tavu numuriņu zemenes šampanietes zieds. Jā, labi. Kurš pasūtītu, protams, nezinu. Nu, kā es to varu zināt? Es jau teicu, Rita pieņēma pasūtījumu. Tiešām nezinu. Tiešām, paklausies, tu liekas, ka es melot? No tevis visu kaut ko var sagaidīt. Nu, ne šoreiz. Labi, apstājies, lūdzu, neskrien nekur. Tā. Ritu, čau, man tev tikai viens jautājums par to pasūtījumu, šampanietes un zemenes. Kurš pasūtīja, tu zini? Nu, labi, nu balss vismaz, vīrieši, sievietes. Jā, labi. Nu, bet tu neatpazini? Tu esi droša? Jā, paldies tev. Hei! Ko man tagad darīt? Rita, ko tu viņai pateici? Nē, pagaidām vēl nekas nav noticis. Aiznesās tā kā aizdegusies. Kas izdarīja pasūtījumu? Leons? Es droša? Kā domā? Paklausies, tu domā. Tu zini, arī Tītars domā sēdēdams uz sūdu kaudzes. Nu, kāpēc tev vispār vajadzēja viņai kaut ko teikt? Johaidī, kas būs? Kas būs? Spāles pagaidzi. Marta. Te tu esi. Tu man vari izstāstīt, kāpēc tu to dari? Ko? Kāpēc tev tas bija vajadzīgs? Leon, es kaut kā mēģinu mūsu dzīvi nolikt rāmjos, bet tu man nemaz nepalīdzi. Es tev skaidru un gaišu pateicu, viss cauri pietiek. Par ko tu runā? Protams, tad, kad es tev lūdzu darīt vienu, tu dari pretējo. Es runāju par to sūtījumu tur augšā. Par šampanieti un par zemenēm. Kāpēc tu saproti, ka tas ir... Ko tu dari, Leon? Ko es daru? Es neko nedaru. Ko tu dari? Tu saproti, ka pirmais tas ir, ko izstāstīs Elze. Tu saproti, laid mani vaļā, lūdzu. Kas tur ir? Taisa vaļā. Nu? Viss kārtībā? Mums izdevās. Mums viss izdevās. Nu, stāst, tad es mirstu no uztraukuma. Nu kā, es aizgāju pie Ritas, es sarunāju, lai viņa nosūtīja mūsu kazai priekšniecei viņas mīļāko ziedus un šampanieti. Nu? Nu, ļoti labi. Marta visu to ieraudzīja, tā sapriecājās, izskrien istabas kā šampaniešu korķis. Es domāju, ka viņa būs projām, kādu minūtīti. Viņa ar Gunāru tur visu noskaidroja, bet neaizskrēja tā, ka pat neatcerējās, ka es tad istabā esmu. Un man bija diezgan daudz laika, lai visu to atrastu. Es atradu visas kodus un kartas. Kāda man ir laba sajūta. Fantastiski. Es sev domāju, ka tas plāns būs pilnīgi bezjēdzīgs un stulbs. Godīgi sakot, man arī, bet laikam tie stulbākie plāni tie jau ir tie labākie. Nu, un Alfreds pārskatīja naudu? Ne? Es viņam piezvanīšu. Laba sajūta. Pagaid, vēl jau nekas nav beidzies. Pagaid, tas ir tikai sīkums. Fredi, man ir visi kodi. Skaiti naudu. Es gaidu. Līga, tu esi viesnīcas īpašniece. Tas ir miljonāre. Lēt. Nevajag. Un es ļoti mīlu tevi, un es vienmēr esmu mīlējis, bet
Tad vienkārši ir par vēlu. Nevajag lēt man. Marta jau šodien aizlido. Nekur viņa neaizlidos. Ja tu viņas dzērienam pievienosi šo